vasara pagājusi vējas pārniem, un mēs esam atpakaļ. Mēs esam atpakaļ, ceru, omulīgajās modes brokastīs. Es, Dāvids, un lieliskā, talantīgā un burvīgā Elīte Patmalniece, kur jūs Jā. Kur jau vajag sviedros raujās arī televīzijā. Nu, redz, mēs nekur neesam palikuši. Un es ceru, ka jums vasara bijusi izdevusies burvīgi un brīnišķīgi. Jūs esat savās virtuvēs, viesistabās, vanas istabās, nu, brokastot var dažādi un visādi. Un mēs esam šeit omulīgajā Vīna studijā, galerijā Centrs un, protams, vislieliskākajā galerijā Centrs, kur ir jaunās rudens sezonas pēc vasaras gaida jūs. Nu, un mūsu viešņa ir, nu, godīgi pateikšu, es biju patīkami pārsteigts uzzinot, kas būs pie mums ar Elīti šorīt brokastīs. Tā ir visordinārākā, neordinārākā. Ordinārākā, es teiksim, domāju. Extraordinary. Parastam cilvēkam, tu esi mākslinieci. Bet viņa jau nav parasti, viņa dziedātāji. Nu, ne tikai dziedātāji, es domāju, ka katrai tautai savu Lady Gaga, bet mums ir savu Lady Gaga, un tā nav neviena cita kā Trijānas parka soliste Agnese Rakovska. Labrīt. 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 Nu, ar labrīt jau nepietiks. Grūts rīts, Dāvid, vai ne pēc pēkdienas? Nē, grūts rīts. Ir vēl jauks cilvēks mums skatītājos, pie reizes jau ir tāda izdevība. Es arī teikšu, ka jūs jebkurš, kas sēdat mājās šīs brokastis, saucamās modes brokastis, jūs varat arī pēc mēneša pievienoties mums šeit Vīna studijā, galerijā Centrs. Un tagad, saprot, tu atnāc un es skatos, kur ir lampiņas, kur ir kaut kādas spalvas, kur ir tādas kurpes. Un es ieraugu maza kusla meitenīta, vārām, bālām, rociņām. Ja godīgi īstenībā, tad, kad man uzaicināja šīm brokastīm un teica, ka Dāvids arī vadīs, man bija tā... Bail bija? Mazliet bija. Jo es atceros, ka Dāvidam ļoti sen atpakaļ bija tāds ļoti interesants, arī ekstraordinārs raidījums. Un tad es tā mazliet tā baidījos, bet baigi jauki. Man liekas, ka šeit ir ļoti burvīga atmosfēra. Kolosāli, jā. Un Dāvids ir tikko atbraucis no savas Šanhajas, vai kur viņš bija. Viņš arī ļoti labi izskatās šodien. 4 stundas atpakaļ atlidoja. Kolosāli, tev vajag smukā frizūra, žaketi un viss tevi smuks. Nu, ko tu smukam padarīs? Nu? Labi, pietiks par Dāvidu. Tagad par Agnesu vai par tiem jaunumiem? Nē, par Agnesu. Es noteikti par Agnesu. Vienmēr, kad cilvēki redz televīzijā, tad tev ir tāda, vau, ārprāts, cik viņiem gan ir interesanta dzīve, cik viņi ir skaisti un tādus tērps, nu jā. Nu, tā arī ir. Jāsaka, ir krieviski, bet es to neteikšu. Kā tu līdz tādai dzīvē nonāci, kad saprat, ka tas tērps, nu, tas ir, nu... Īstenībā tas katrā gadījumā nebija tā kā pašmērķis. Pašā sākumā tas viss sākās tā kā tāds joks un gribējās mazliet tā kā pākstīties. Un viss sākās ar to Eirovīzijas konkursu, kur mēs tā kā netīšām tikām 20. Un tajā brīdī, kad es sapratu, ka mums ir jāpiedalās, tad bija tāda doma, ka nu, varbūt ir jāuztais kaut kas tāds nebijis. Un lai mazliet gribējās tā kā sapurināt visu to konkursu un viņam arī... Teiksim, daudz cilvēku arī negatīvi izsakās par viņu, ka tur nu, ļoti liela komercija. Par visu izsakās negatīvi. Muzikālā skatuve ir un paliek muzikālā skatuve, un mūzika ir mūzika, tas nav sports, tas nav maratons. Tāpēc mēs vienkārši sākām darīt lietas mazliet tā kā savādāk. Un tad, kad beidzās šis konkurss, un mēs sev pieteicām tā kā tāda cirka, klauni un āksti. Varbūt jūs atceraties, ka pats pirmā reize. Tas bija vispār diezgan sen, 4 gadus atpakaļ, laikam. Tas ir sen, bet arī nav tik sen. Bet visi mākslinieki sauc pa klauniem. Nu, es arī tikus pie tā, tas mēs esam klauni, un diemžēl kā tur bija āksts stāvs skatus un smējās par cilvēkiem, jo viņi ir visi vienādi. Cilvēks smējās pa ākstu, jo viņš atšķirās. Nu, tā diemžēl ir, bet tu teici, mēs izlēmām. Mēs kā grupa Trijānas parks, jo bez manīm grupā ir vēl 3 cilvēki, kas arī rada mūziku, un mēs kopā šo visu procesu, kā saka, studijā daram. Varbūt uz skatus izskatās, ka es esmu tur tā kā tāda baigā līdera. Kādam jābūt solistam. Tev 3 čaļi, tēvs tur ir vai nav? Ir, jā. Arī tētis tavs piedalās tajā grupā,
Un tu dziedi, tev baigā balss, es domāju, super. Baigā balss, jā. Un... Nu, jā, bet, ko mēs tev gribējām paprasīt? Kādu savieno to savu tēlu, kādu tu esi tur un kādu tu esi ikdienā? Ak, Dievs, Eli, tu domā tieši tāpat, ka es gribēju tas pajautāt, jo Fredis Rufo savā laikā teica, ka, pārģērbos pa vēlu, tagad te netiek kā tur bija, no vēlu nārā, jā? Bet tas ir ļoti, ļoti, man liekas, pareizi teikts, jo tieši pēc šī konkursa bija tā, ka mēs devāmies spēlēt koncertus, mūs aicināja uz dažādiem pasākumiem, un visi vienmēr jautāja, bet jūs taču atbrauksiet ar tiem tērpiem, tie tērpi taču būs. Es tā kā saku, jūs ļoti vēlaties, tā kā labi, bet tas ir kā nebija tā kā plānots. Un tajā brīdī man tā kā nāca tāda neliela apgaismība, ka cilvēkiem tomēr patīk šīs te vizuālās orģijas, ja, ka viņš atnāk uz pasākumu, viņš ne tikai bauda skaņu un mūziku, bet viņš arī vizuāli redz, jo ar acīm mēs uzņemam, teiksim, ļoti liela informācija. Man jau kauns ir teikt, bet man bija savā laikā to pašu Eirovīziju, es tiešām neklātienēs ņēmu dalību gandrīz pie visām Latvijas grupām, kas ir Latvijā, un es esmu viņas ģērbis. Un ir tā, ka man tā doma vienmēr bija kā skatītājiem, jo īstenībā man tā īsti muzikālās dzirdes nav. Es tā šķību nodzirdu, un tad tā, vienīgs es ieslēdzu televizoru, es gribu baudīt, es gribu redzēt svētkus, es gribu kaut ko skaistu, un uznāk, neteikšu, kurš, piemēram, uznāk apšaubām tīrā tēkrekliņā, džinsos, un tagad es esmu zvaigznes, es esmu lakstīga, dziedāšu. Tagad, es paskatos, man slikti paliek. Es atceros tās tavs, ko tā abilitam biks uzšūl tādas spalvainās kažokādas baigās. Jā. Šogad viņš atkal laikam piedalīsies. YouTube'ā var redzēt, Abilit ir atgriezies, un tad viņam varēs atkal uzšūt kaut kāds bikses spalvainās, ne? Kas tik nebija jāizdomā pagaid, lai atšķirtos cilvēki. Bet viņš nobijās savā laikā, ka viņi vēl nosauc par zelta locekli, viņu uzšuva visu vienā zeltā, viņam vajadzēja mikrofonu galvu. Bet es sarunāju par viņiem frizieru, viņš neaizgāja. Viņš ir interesants. Nē, viņš ir labi, Agnes, kādu savienot to savu stilu? Jā, par to arī bija tas stāsts, ka principā ikdienā nav īsti vajadzības, vai tas nav principā aktuāli ikdienā iet pie ielu un pievērst savu lieku uzmanību, jo tomēr priekš manīm skatuvi ir tāda svēta vieta, un ja man ir skatuvs jākāp, tad es, teiksim, maksimāli pielieku visus spēkus, lai izveidot. Lai būtu krūti, jā. Jā, es atkal man skatuvi ir iela laikam, es staigāju pa ielu, tas man kā patīk, kuram, kādas es pārpratīšu. Vienkārši kaut kā tādas ir. Ja cilvēks strādā uz ielas un tagad vada šaunu, es nezinu, vai mums atļaus maz. Klausies, mēs sakām, es domāju tērps tādām grupām, Elite strādā jau cik 10 gadu ar operu, ar visām arī, jā. Elite ir strādājis ar prātu vētru. Ko es ar viņiem strādāju, neko es nestrādāju. Kaut kāds tērps. Bet klausies, ko tu domā par Latvijas modes mākslinieci, sevišķi jaunajiem? Noteikti, tu esi jauna. Tu esi ļoti jauna, tu esi ļoti skaista, un noteikti tev ir draugi vai draudzenes. Arī Latvijas modes mākslinieci, ko tu domā par viņiem? Bet saka tikai labu. Ja pilnīgi godīgi, es, man liekas, pēdējos 2 gados vai pat 3 esmu iepazinusies ar lielāko daļu no akadēmijas tieši jaunajiem māksliniekiem, un es tiešām esmu ļoti, ļoti priecīga, ka Latvijā ir šādi cilvēki, un manā sirdī ir šī ticība, ka mode un cita veida mākslas Latvijā būs, un viņas nekur nepazudīs, jo katrs no šiem cilvēkiem ir pilnīgi kreatīvs, individuāls, viņam ir katram savs tas stils, un man ir nācies strādāt ar Artu Štamgūtu, ar Agnes Narņīcku, ar Daigu Zvirgzdiņu, Poriete, un es varu turpināt šo sārakstu, un es domāju, ka viņš vēl papildināsies, jo tas ir ļoti kreatīvs process, un man ļoti patīk to darīt. Es īstenībā brīnos, kāpēc Latvijā vispār nav tāda tā kā tradīcija, ka teiksim, mūziķi daudz ciešāk sadarbotos savā starpā šiem dizaineriem. Manuprāt, tas ir tik... Tas vispār spilgtākais piemērs tam, kā būtu jāsadarbojas jaunam māksliniekam. Tu dziedi ar tiem jaunajiem, kā reiz jūs veidojat to stilu, un tas sanāk super. Jums ir jāiet uz priekšu, un tas tā arī notiek. Nevis ar mums vecajiem, tas ir cits. Nē, par vecajiem mēs ar vecajiem, jūs ar jaunajiem sadarbojaties. Tu sāk runājot par Eirovīzijas tērpus, kas ir... Par to tērpu pieminēt vienkārši. Cienījamies skatītāji, tie, kas tikko varbūt mūs sākuši vērot un ēdiet savus, omleti ar bekonu vai varbūt tikai smalku maizītes vai
kafiju, baltu. Ziniet, kad Agnese Rautkovska ir Trijānas parka soliste, un tagad mēs rādīsim to slaveno tērpu, kas vispār, es domāju, kā tev nenosita strāvu, vispār es nezinu, bet nu, tagad tālāk par to tērpu. Bet tur arī par to strāvu, labi, ka tu pateici. Principā es mazliet piecošos frontāli. Tad, principā, šis tērps bija tāda centrālā daļa no tā, kas bija skatuves Eirovīzijas pagājušā gada konkursā. Un visinteresantākā detaļa, manuprāt, bija tieši šis moments, kad tumšajā zālē iedegās visa šī milzīgā kleita. Un šī kleita tapa sadarbībā ar Agnesi Narņicku un Artu Štāmgūtu. Arts veidoja tieši galvu. Ja mēs varam... Tas tā no muzeja. Man tā kā pieņems ir vairāk runāt nevis par tērpu atsevišķi, bet principā par tēlu kopā. Tāpēc, ja mēs runājam par galvu tieši, tad tā ir Arta Štāmgūta galva. Tā ir viņa galva, jā, nu, tā varētu būt. Un attiecīgi pārējais viss ir no Agneses Narņickas puses konceptuāli un vizuāli risināts. Un pats interesantākais bija tas, ka lai attīstītu šo ideju ar šīm lampiņām, mums nācās piesaistīt televizoru meistaru, kas savā ikdienā nodarbojas ar televizoru labošanu. No Imantas? Mans Bērziņš elektriķis? Andris Bērziņš prezidents, kurš tad laikam nebūs. Politika nejauksim iekšā, brokastīs ir pāragri domāt par politiku, bet tā. Un mēs ar šo televizoru meistaru pavadījām apmēram 9 stundas līmējot, griežot, tinot vadus un darot lietas. Ļoti labi, es teikšu, tas ir apsveicam. Bet tas bija interesanti. Tieši tā, tev jārasa tas rezultāts un jāveido ar ko pārsteigt. Tas ir super, ka tā darīja, es apsveicu. Var teikt, vienīgā no Eirovīzijas, kas kaut ko iztaisa, varbūt pēc 3 gadiem tikšos to Eirovīziju. Aizbrauc un tikai lūdzu neuzstājies tumstā, sēžot uz ķeblīti un nedomā, ka visi no tevis spiegs. Nē, tā nebūs, ka beidzot Agnes tiks, tad tas būs arī krūti. Nu, tu arī tiksi, jo es domāju, bet kā būs, tā būs, jo Eirovīzijā nav tāds konkrēts recepts, tu vispār to nevar pateikt. Aizbrauc no mums foršākais. Es neteikšu, kuri tev ir kā džekam jāiešauj silikoni un kas tev ir jānogriež, lai tu vinētu 2 gadus pēc kārtas un aizbrauc. Nu, nav, Brāļa Olsen nešūt. Bet tu, Dāvid, es baigs smukais šodien. Nevar vien noskatīties. Jā, es nevaru saprast, vai tas ir sarkasms vai tā ir taisnība. Taisnība. Tas Rullis ļoti labi izskat. Pēc tev nogāja viņš. Pilnīgi. Man nogāja Rullis? Labi, Rullis varbūt nogāja vai nenogāja. Labu apetīti jums visiem. Jūs skatāties mūsu brokastis un es esmu Dāvids, tā ir Elita Patmalniece. Tā ir Agnese. Vispār tev vajadzētu pieņemt pseidonīmu, ne? Jā, tu dzīvē esi. Mans pseidonīms ir Agnese Trakovska. Strakovska? Nē, Strakovska. Tas ir kā Olga Fejecka. Nē, vajadzētu tev kādu tekstu, izdomāt kaut ko tādu. Klausieties. Ir burvīgi tā sēdēt ēst brokastis un runāt par tevi, bet mums ir beidzot jāķerās klāt arī modīgām lietām. Tā kā sezona ir klāt mīlīšī, jauni skaisti mēteļi, kurpes, zābaciņa, viss cepurs šals un viss pārējais ne tikai ir vajadzīgs, bet viņi arī gaida uz galerijā centrus. Un ir laiks tā virtuāli tagad un mazliet arī tā... paskatīties, ko mēs ievērojām. Kamēr es biju prom tālajās zemēs un Elita vajag sviedros skraidīja pa visiem 4 galerijas centra stāviem un atlasīja kaut ko tādu, kas būtu uzmanības cienīgs. Un es domāju, varbūt noteikti, ka mēs lielu daļu pat nepamanījām. Tāpēc nāciet un apskatieties, kas jauns ir šeit uzradies. Un tagad Elita rādīs un es stāstīšu, kas tik te nav pieejams. Tu nosauks tos veikals, jo man nav tas sarakstiņš. Bet labi, sāksim tā, kad es vispār man tiešām patīk galerija centrs, jo šeit ir interesanti veikali un šajā sezonā mēs varētu teikt, ka vispār krāsas uzspridzina visu. Piemēram, šī jaukā blūzīte no Montona. Vispār Montona šoreiz ir tas veikals, kur parādās visas tās krāsas. Gan šis košs zilais, gan dzeltenais, tas vairāk tādam lietišķam stilam. Gan arī tur ir, visādas krāsas. Šoreiz mēs vispār esam apģērbušies baigi melnbalti. Kaut arī es domāju, ka šī... kas tev? Nav nekas tāds. Un Agnes ir, un es esmu arī pilnīgi parasts, bet mums vajadzētu kaut kā ietērpties tajās krāsās. Kas te tev liedza? Tu te veselu nedēļu pavadīji. Es nevarēju uzšūt savu to, kas man pieliktos klāt pie tās blūzītes. Labi, šis ir kolosāls no G-Star. G-Star krekliņš, ko es izlasīju tev, bet tu biji tik smuks saģērbies, ka tev vispār tādu nevajag. Paldies. Labais.
Un tad mēs bijām uz Taste Latvija. Arī, nu, tur it kā ir, kas iekrit prātā, teiksim, nu, tās košās lietas. Labi, šis ir vasarai, tikpat labi Agnes varētu iet tādas skatuves. Tu zini, Bet šajā ziemā šito varbūt varētu kleitiņu ar mierīgi vilkt pāri. Kašmir metalīts bīklenei un vienkārši, jā, ziemas un zābakiem. iet. Šis te arī vasarīgs. Piemēram, no Taste Latvija tas ir. Un šitā ir kolosāla kleita, tāda vilnas. Autors ir Moherzīts, ražots Latvijā. Autors Moherzīts. Nu tā. Elita, tu tuliņ paņem nākamā pakarām, un tikmēr es mūsu skatītājiem vēl nolasīšu, tad, kad G-Star, Taste Latvija, kur ir visi Latvijas, jau Agnes pieminētie dizaineri, un varbūt arī dažs labs raidījuma vadītājs, drīzumā tur būs atrodams. Tad ir Gatve Pro, Bang Bangs, Big Box, Nike, Monton, The Shoe Store. Shoe Store, lūdzu, šie ir vispār. Mums bija gari strīdi par Shoe Store. Šīs sezonas vispār lielākie jaunumi. Tie ir tā kā krievu vaļiņi, kas ražot Itālijā. Viņi vispār sievietēm nodara birojos. LT drākēm, man liekas, tādas vajadzētu. Nu, viņi maksā 187 lati, baigi dārgiem, tādām firmas dāmām. Nu, es nezinu. Nu, viņi aizstāja to sugiju, bet nu, viņi superīgs ar uzmērīgi, kā reišu zābaciņš, baigi stilīgi. Tas ir pēdējais stils. Nu jā, bet man vēl palika veikals, kur nosaukt Danija. Tev ir no Danijas kaut kas? Reku šitā apakšveļa ir no Lasenzas. Es esmu Lasenzara, gribēju pieminēt, un Lelles parādi. Nu, Lellīts ir no veikala Lelle, jo viņas mūs simbolizē. Es domāju, ka tā ir tā kā Agnes tāda meitenīte, kas tā kā tāda plikiņa. Nezinu, man tauta, tad viņa, kad man atgādināja tautu draudzību. Ikdienā viņa varbūt ir šāda, bet tad viņa saģērbjās un paliek pa princesi kāda citai veikalā. Skaidrs. Un Oasis ir arī Oasis. Oasis, tas ir arī labs veikals. Tur sievietēm tāds šeit pelēk tāda ādas jaciņa un apakšā tāds strīpains. Un tas tādām modernām sievietēm arī labs veikals. Un no Dānijas ir... Kā tu vienreiz nolauzīs kaklu? Labi, šo sezonu izrādās modē kaut kādu butiljonu. Izrādās, gāz. Gaidīja jauno sezonu, lai zināt, kas izrādīs. Un vispār tagad arī ārprāt. Es ievēroju tādu puszābaciņu modē, gan laka ir, gan šitie te ir superīgi. Ar no Dānijas. 51 laks. Bet tas nav vīrieši, jo es atceros, ka bērnībā lasīja grāmatu par robežu pārkāpējiem, kad Džeks uztaisīja brieža kājas un gāja par tādu uzdartu joslu. Es šitādi varētu arī mežā. Dzīvnieku raksti vienmēr ir modē. Kas tas tāds bija? Tas bija no Big Boka. Tas ir kā... Nu, tas ir arī klasika, tāda mežģīņa lietiņas un... Kas te bija tāds bikses? Šis arī bija Big Bokā, jā. Nu jā, tādas stilīgas foršas arī. Nu vispār tagad ir modē krāsa, kā teikt. Labi, ka ir krāsa. Kaut kādas košas krāsas. Vispār tu nesen vienā preses izdevumā minēji, ka dzeltenais esot top krāsa. Jā, dzeltenais. Redz, un kāpēc tu nestāst? Lūdzu, dzeltenā ir top krāsa, tāpat tā kā koši zilā, tāpat kā oranžā, tāpat kā visas pārējās. Bet, īpaši tāds, un tad mēs bijām veikalā, kā viņš saucās, viens veikals, tur tāds baigi foršais vadītājs bija, un viņš rādīja cepurus, viņš rādīja krustus, ka katram ir savs stāsts. Tas bija tas jaunais veikals, kas atvēries 4. stāvā. Pasaules tās veikals. Kā... Tu zini, 4. stāvā tā Taste Latvijas, The Shoe Store, G-Stars, Gatve Pro. Gatve Pro, laikam. Te bija tādiem jauniešiem apģērbi, šie džins ir no Taste Latvija. Bet tur, tā kā ozolam kaut kas darēt Agnes draugiem sīkajiem. Un tur ir, čaļiem tāds baikas, cepuris un, Man liekas, ka Eltai ieteiks savus humoru. Un reku šie krāsainie pulksteņi arī, teiksim, norāda tās modīgās krāsas. Šie gan smuki pulkstentiņi. Jā, man arī tāds ir balts un melns no Bang Bang. Pilnīgi. Klausies, es tagad domāju tā, Mums arī ir savs veikaliņš, ja kas trijāns Tieši, es tikko gribēju prasīt, vai tev gadījumā nav bijusi skārda, varbūt tu pati tomēr dizainē tāpēc, es neticu, ka tu to nedari. Es tā kā nedizainēju, es drīzāk uzskicēju mazu ideju, un tad tālāk ļauju, lai profesionāli cilvēki attīst, jo mēs jau arī neejam pie zobārsta un nesakam, kā pareizi plombas tur taisīt, vai ne? Es esmu dzirdējis, ka pastāv grāmatas, kā pareizi izgriezt mājas apstākļos sev aklo zārnu, to gan esmu dzirdējis. Ak, Dievs, tu jau esi izgriezis noteikti sev, ne?
Tu to varētu izdarīt, es domāju. Bet runājot, Varbūt. bet runājot par veikalu, jā, mums Triens parkā arī tāds veikaliņš, un pieminot vēl dizainerus, ir, varbūt esat dzirdējuši tāds jauns zīmols kā AITLV, un tur strādā tāda ļoti interesanta meitene, un zīmols saucās Aita, un Aita ir... Viņu sauc par Aitu. Viņa sauc Baiba. Ah, Jā, un viņas e-pasts arī diezgan interesants, Baiba@kūts. Ak, tu kungs. Bet katrā gadījumā Aita ir radījis kaut ko interesantu arī Triens parkam, un, teiksim, šodien tāda, kā teicu, dzeltenais modē, ja? Jā. Un mūsu krāsa ir dzeltenā krāsa, principā, Triens parkam. Un viņi ir radījis tādu interesantu bīniju ar Triana parku. Es nezinu, viņi aizmirs vienu burtu, laikam, iedīt. Tieši kā vajag, tāpat viss neredz no. nu kurš tad tev iet ap galvu un Tieši lasa? tā, tieši tā. Nu, jā, nav neviena no galva tāda Un arī kantorēna. šāda interesanta sapuri negribās ar burtiem uz galvas. Es tikko atceros, Jā. es stāstu, Bet ka bija šeit arī Kaspars pasaka, Suļo, tā ir tāda Kaspar vienkārša Dzied, cepurī. Plakana Pauru grupa iet, un tad var tā, ka būtu Triāns parks viss Nē, izlasās. vajadzētu, lai šeit, nu redzi, kurš grib Un būt par Aitu, viņš uzvelk šādu cepurīti un kāds izlasīs. Un tad ir Vajag pats labi. labākais, kas, man liekas, būs šīs sezonas vienkārši hīts, tas ir šitas O, kameras. Oh, ko es Super, es redzēju? ar tādu Zini, kāds ir gribētu. šīs sezonas hīts? Mazās rokas somiņas sieviete, tad mazās modē. Un tur, kur ir rokturīts, tur nāk ekspanders virsū. Vienkārši, ka ņem un var izsist zobus pretī nācējot. super. Tieši tāda maza somiņa, un te virsū it kā 5 grādzaļi. Bet tas īstenībā sievietē domās, ka ekspanders tā var iedot pa zobiem kādam. Šausmas. Klausies, kāda ir vecāka gadagājuma cilvēka attieksme pret tavu stilu un vispārējo? Kā mamma reaģē un kā vispār tas viss notiek? Nu, man ir īstenībā tradīcija jau uztaisījusies, tāda neliela tradīcija. Tad, kad man ir jādodas uz koncertu, tad es sagatavojos šim koncertam, un tad es aizēju pie savas omes. Un, ja mana ome iztaisa šādu skaņu kā ja viņi tā izdara, tad viss ir kārtībā. Bet ja viņi vienkārši tā paskatās tā, Nu, normāli. tad ir normāli. Bet ja viņi tā iezveidzās, kā es tikko izdarīju, tad ir ok. Jā. Jā. Protams, sākumā viņa teica, nu, Agnes, kāpēc nevar vienkārši skaisti saģērbties baltu blūzīti, uzvilkt melns svārds? Kāpēc kā Tad es šorīt? par godu vecajamātei šodien ietērpos te- un čau vecamāt, ja tu skaties. Viņi, starp citu, varētu būt skatīties. Viņi lieto Facebook un draugiem LV. O. Komentē manas bildes. Starp citu, tie cilvēki, kuri varbūt ieteiks saviem draugiem, mūs var atrast Galerija centrs mājaslapā, un ir speciāls bloks mūsu raidījumiem, un to visu varēsiet noskatīties arī ierakstā, un rakstīt savus komentārus, un droši, protams, nākt uz šeien. Tā kā, ja kas, savām vecām mamām droši iesakiet, lai varbūt apskatās šādu iedvesmojušu sarunu ar Agnes no Triānas parka. Tagad tu man pastāsti, kā ir īsti Latvijā, un man pašam ir bieži prasījuši, labprāt, es mīlu komentēt šādus jautājumus. Kā tu uzskati, ir etiķeti, ir jāieradās dažādiem pasākumiem, kā tu pat to ievēro, un ko tu par to domā? Nu, māksliniekiem ir atlaides taču. Jā. Mākslinieks ir mākslinieks. Cik īsti atbild roku? Nē, es īstenībā vispār ļoti maz uz dažādiem pasākumiem eju, īpaši uz tādiem, kur ir etiķetes. Bet, prezidenta pie teiksim, pieņemšanas. vakar es biju šādu pasākumu, kur bija etiķete, un vajadzēja dress to impress, un es jau rādīju dažiem, es starp citu palaidīšu apkārt šo fotografiju, jo man viņa ļoti patīk, tikai atdodiet pēc tam man viņa atpakaļ. Ja, tā ir fotografija no vakardienas pasākuma, kuras es kopā ar mūsu bijušo prezidentu Valdu Zatleru. Jā, varat apskatīties, palaist prīns. Baigi maziņās viņi. Bet ļoti skaisti bildi. Tas ir vēl- no vakardienas vēl tā pasākuma. ar viņu pašu parakstu, tā kā bijušais Jā, eksprezidents ir jā. parakstījis un tieši veltījis mūsu Agnesei no... Man prieks tev pieskarties, jā, kad tu esi stāvējis tik tuvu, tik augstiem cilvēkiem. Bet etiķete ir laba lieta, un ja pasākums ir interesants un cilvēki ievēro, parasti jau Nu, vajadzētu tur jau tās etiķetes. etiķetē nekas slikts nav teikts, jā. vienkārši, tā ir norma, lai neierodās slēpošanas kostīmi. Tieši tā. Pasaka, lai uzdod jautājumus, Dāvid. Es Jā, tieši mēs tikko par gribēju daudz te teikt. runājam. Starp citu, tie, kas uzdos Cilvēkiem jau ir jautājumus, garlaicīgi. starp citu, tie, kas uzdos jautājumus, man šodien sagatavos tāds neliels, tāds, ne pārsteigumiņš, bet Tu esi gatavojies, es tā Nu, pamatīgi malacis, skatos. cilvēks ir nē, vienkārši kā atbildīgs. Triens parkā mēs cenšamies ieturēt zaļo līniju. Tas nozīmē, ka nevajadzētu iet uz Rīmī veikaliem un Maksimas veikaliem un tā kā pie kases tāda sieviete dod jums to maisiņu. Nevajag viņai teikt, labi, dod man maisiņu. Vajag teikt, nē, paldies, man nevajag jūsu maisiņu, jo man ir
savs maisiņš. Jā, un pateikt, es neesmu tāda, ja? Jā, tieši tā. Un tie, kas šodien būs aktīvi, tie varēs iet uz Rimiju un Maksimu un ņemt līdz šo skaisto maisiņu un vairākas reizes viņu izmantot. Tāpēc domājiet zaļi un esiet zaļi. Labi, zaļi. Esiet zelteni. Šodien esam zelteni. Ne tikai Agnes dos dāvanas, arī es domāju, ka galerija centrs ir sarūpējusi dažas dāvanas, protams, pašai Agnesai par to vēlāk, bet arī tiem cilvēkiem, kas uzdos skaists jautājums. Man niest mēle, es nezinu, bet man ir aizdomas, ka es tomēr pirmo jautājumu uzdošu cilvēkam, kas mūsu komanda ir pametis. Pametis visnotaļ bezkaunīgā veidā, jo ir pārgājis pie bagātākiem cilvēkiem, ne šādiem gadiem cilvēkiem, bet organizācijas, bet, protams, viņas talants, man ir prieks, ka ir ticis novērtāts. Tā ir Ivita Bīdere, jaunā Latvenergo, teiksim, runas meitene, un viņai noteikti tāds nostalģisks jautājums, kāds būs. Lūdzu. Labrīt, paldies! Paldies par necerētu uzmanību. Es vēlējos apvaicāties tādu lietu, ka, redz, tu pateici, ka tu neko nedizainē, ka tu tikai dod idejas. Bet Latvijā pēdējā laikā, tas, protams, arī pasaulē sen jau ir trends, ka ir cilvēki dziedātāji, kur uzskata, ka viņiem tagad būtu pienācis laiks radīt savu tārpu līniju. Vajag to darīt vai nevajag darīt, tā ir cita lieta, paprasiet ziedošajām drīnēm, bet saka, vai tev pašai nav bijusi arī kādreiz nav doma, ka varētu kaut ko uztaisīt. Vai tev fani neprasa, varbūt, ka tu vari kaut ko uzdizainēt saviem faniem vai tam līdzīgi? Es īstenībā nedomāju, ka es varētu, teiksim, kā dizaineris, teiksim, pilnvērtīgi sevi kaut kā izpaust, jo katrā gadījumā es domāju, ka katram jādara tas savs darbiņš. Es noteikti ļoti priecātos, ja kādu dienu man tiešām būtu Riga Fashion Week, kā, teiksim, modes skata, un tā būtu Triens parka kolekcija, teiksim, un tur būtu kaut kādas interesantas lietas, ko cilvēki var iegādāties, un katrā gadījumā es to darītu noteikti kopā ar konkrētiem kaut kādiem dizaineriem, jo viņi tomēr spēja šīs idejas padarīt profesionāli, tehniski pareizas. Un man ir dizaineriem īstenībā ļoti interesanti, jo bieži vien mēs, teiksim, satiekamies un mēs, teiksim, runājam, un es tādu, mēs darīsim tā, un šitā, un tā es tur tādas milzīgas tur ideju mājas un makoņas. Un tad, teiksim, Magnets Nerņīns, viņi tā sēž tā. Varbūt, kad labāk tā nē. Un tad tā... Kāpēc nē? Taču tas būs baigi forši. Bet tagad es paskaties, tur ir šitā un tā, un tad varbūt labāk šādi. Un tad tā paskaties. Vispār jā. Tas, ka šiem cilvēkiem viņiem ir tā acis ir ietrenēta, un viņi tomēr spēj no tās tavas milzīgās ideju burzmas un mākoņi izvilkt ārā to, kas tiešām ir esenciāls. Bet tas ir tieši tāpat kā ar tavu mūziku un to, ko tu dari uz skatuves. Tu pat labi varētu teikt, ka ir cilvēki, kuri profesionāli dzied, un lai viņi tur ir, bet tu esi nākus un to visu sajaukus. Varbūt, ka tu vari sajaukt arī modi? Es domāju, es nezinu, vai sajaukus. Manuprāt, šis visas lietas process, ir... Tu esi tāds eksemplārs, kurš dod to esenci, un viss jau notiek. Es domāju, daudz no tevis ietekmējās, un tas ir dabīgi aiziet tā. Un es tev gribu nomierināt, tev pateikšu godīgi, jo dizaineru darbs nav šūts skaistas kleitas. To dara šuvēji, piegriezens viss dara tehnologi, konstruktori, kuri tieši mācās konkrētu darbu darīšanu. Un tie tavi ideja mākoņi ir tieši tā radīšana, jo tas ir dabas kā mūzika un dzēja. Tās idejas ir galvā tik, cik ir, jo darba rokas ir miljardi, 6, kas darīs to, ko viņiem liks, jo viņi nemāk izdomāt. 6 miljardi. Ja? Saprati? Un tas, ka tu izdomāt var tikai konstantu lielumu, tu vari izdomāt to, ko var izdomāt. To tev nevar pasūtīt un pateikt izgatavo. Tāpēc priecājies. Tu esi talantīgi, ar tevi viss ir kārtībā. Katrā gadījumā es nevēlotos kaut kā sevi izcelt un teikt, ka mēs tur esam tādi un mēs tur modi jaucam kopā ar tur mākslu un mūziku un visu. Es domāju, ka tas ir no katra cilvēka atkarīgs, jo man, teiksim, ļoti patīk mode. Es vienmēr esmu apskaudusi māksliniekus, kas savu kreatīvo darbu var reāli apčamdīt, jo, ja, teiksim, mākslinieks var savu gleznu pārdot pa 1000 latiem 5000 miljoniem, tad tu nevienam dziesmu, kas varbūt arī ir prasījis lielas radošās sāpes un pazīt, tad nekad nebērnam. Nevajag pārdot lietas, kas rotās sāpēs. Es vienkārši domāju par tādām tā kā fiziskām lietām, ja, teiksim, mūzika ļoti bet tā mūzika, kā viņi mūs ietekmē, mēs klausamies rādījām. Jā, mūzika īstenībā, mēs bez mūzikas būtu nulles, un vēl ko...
Ja tu saki, ka tev dziesmas rodās sāpes, nē, tas tā teikt, nepārdodiet, neviens nepirks to, ko jūs esat Tā, radījuši dāvinam tos Nekā vēl nebija, es gribu vēl kādu jautājumu. Mieru. Ļaujiet man. Labi. Jājautiet tā, tad arī es reiz varu pateikt, ja mēs šādā veidā, kā nebija paredzēts, protams, ja šādā veidā mēs sākam dāvināt, tad es reiz saku, pirmajai drosminiecei, ko īstenībā es ieteicu, no veikala Douglas, Varēs nopirkt smaržas vai kaut ko tādu. Jā, redz, viņa ieplānojas, ko varēs Ivita jau nopirkt. Ivita nosarka. Es skatu, vēl viens skaists dāmu redz. Jautājumi, publika. Jā, bet pirms es uzdodu jautājumu, paldies par šo jautro rītu. Man liekas, es tik daudz smējusies un smaidījusi neesmu sen. Jūs tiešām kaut kādu joku raidījumu esat radījuši. Un kā teikt, viss nopietni. Jā, viss nopietni. Akna visiem smaida un balī meditācija ir izdevusies. Agnes, bet es mazliet gribu tomēr atgriezt pie tās ikdienas. Tu izteici, ka tev nepatīk sevišķi radīt uz sevīm uzmanību ikdienā. Un uz vienu jautājumu, kā tu apģērbies šodien, man tas interesē. Man interesē tieši tādas zemes lietas, bez tā visa skatus. Tā tad vecmāmiņa vainīga. Bet ko tu velc tomēr pastāsti tā? Tev ir ļoti daudz mīluļa, tev ļoti daudz cilvēku mīl. Man vēl vienkārši jāpiebilst, ka es ilgu laiku nezināju, kā tu izskaties. Un tā, kad tu atnāc kādu reizi uz pasākumu, ko es organizēju, es nesapratu, ka tā esi tu. To tu arī ļoti labi māki sev pārveidot līdz nepazīšanai. Bet man tomēr jautājums, kā tu ģērbies ikdienā un varbūt konkrēti, ko tu velc ar ko un kāds ir tas ikdienas stils, jo tiešām nevar saprast pēc tā, ko mēs redzam uz skatuves, kādu tu esi ikdienā. Paldies par jautājumu. Katrā gadījumā ikdienā cenšos, kā jau minēju, neizliekt, jo ikdienā mums ir ļoti daudz darbi, jābūt tur, jādara tas. Īstenībā es pat nevaru iedomāties, kā ir, teiksim, tiem Latvijas populārajiem atpazīstamajiem dziedātājiem vai aktieriem, kas vienkārši iet pie ielu, viņiem cilvēki nāk klāt vai uzdod kaut kādus jautājumus saistībā ar to, ko viņš dara uz skatuves, jo, manuprāt, tas pat ir tā diezgan traucējoši. Man ir bijuši īstenībā diezgan tādi interesanti momenti, ka mēs esam pasākumā vienkārši ļoti brīva atmosfēra un es esmu tiešām, es neesmu piedomājis pie tā, kas man mugurā. Un pienāk meitene klāt, viņa man saka, tu esi Trijāns Parks, es zinu, tu esi Trijāns Parks. Es saku, jā, es esmu, jā. Un tad man tā mazliet izsit no slēdēm, jo, teiksim, ikdienā negribās kaut kā komunicēt ar šo te publiku, jo, kā jau es teicu, skatuve tā ir tāda vieta, kur tu vari runāt. Tā ir tāda nodeva tam, ka tu esi populārs. Vai tev sanāca, ka tevi uz ielas vairs neviens nepazīst un tevi tikai zina kā Agnes uz skatuves? Man jau liekas, ka viss, ko mēs darām, ir apzināti. Nav neapzināta lieta. Ja mēs gribam dzert tēju, mēs padzeramies. Ja mēs gribam aiziet uz toltu, mēs ejam uz toltu. Viss ir apzināti. Ja. Un es domāju, ka, ja tā ir noticis, tad noteikti tā arī ir bijis. Paldies, Elitai, par tiešām tādu izsmeļošu jautājumu. Un tev ir dāvana karte no veikala Avene. Un, protams, ekoloģiskais maisiņš no Trijānas Parka. Mums ir tik maz laika palicis. Un, Agnese, protams, tā, ka tu atnāci tā baltā blūzītē, kā grib tavu vecā mamma, varbūt būtu vēlējusies. Elita ir sagatavojusi tev savu ģērbšanās kārtu. Ikdienā rudenim. Jā. Jā, un taisn tā arī ir, bet es iedomājos to, ka par jautājumu atbildi vienkārši tādu. Es eju dziedāt uz skatuvi, es uzkrāsojos līdz pavēlu, un tad es uzgrimējos tā, lai neviens nezinu, ka es esmu Agnes no Trijānas Parka, un dogrimējos par vietām. Katrā gadījumā, kamēr es izmantošu, ka mums kāds skatās, es gribētu arī pateikt to, ka nav stilīgi staigāt ziemas laikā ar plikiem vēderiem, un tie jaunieši, kas domā, ka viņi ir ļoti stilīgi, tā nav. Tāpēc nedariet tā. Un nevajag apsaldēt olnītes, jo viņš jūs noderēs tad, ka jūs paliksiet mazliet vecāki. Iesim apģērbties, Elita. Abas? Jā. Labi. Mēs drīz būsim atpakaļ frontāli. Un kamēr šīs daļās dāmas ir prom, es gribu pateikt to, ka cik pēc manas esošās informācijas šeit ir, kad Elita ir kaut ko atlasījusi no Nike, Monton, Oasis un G-Star, kaut kādas brīnumainas lietas, bet teikšu godīgi, es nebiju klāts, neredzēju, es domāju, ka es ar tikpat lielu nepacietību, kā jūs gaidīsim šīs te burvīgās pārvērtības. Bet es domāju, vai tad tiešām nevienam nav nekas, ko parunāt, kamēr...
Tev vienmēr ir ko runāt. Bet, protams, Dāvid, kā domā, visu vasaru es gaidīju tev atpakaļ. Tagad es varu teikt viens no iemesliem, kādēļ es cēlos un nebrukstēju mājās. Lūdzu, dalies, kā pasaulē ģērbjās. Jo es tomēr gribu dzirdēt, ar elitu ir skaidrs, krāsains, zābaciņi, filču, bet kā jāģērbās pasaulē, vai kā tu esi redzējis, ko tu gribi ieteikt no tā, ko Latvijā nevelk? Pasaulē velk to, ka Latvijā nav. Tieši tāpēc šis jautājums. Jā, teikšu godīgi tā. Īsta sezona vēl nav sākusies. Latvijā ziema atnāk ātrāk, un tāpēc mums tā sezona arī sākusies ir mazliet ātrāk, bet pasaulē sezona vēl nav sākusies. Teikšu godīgi, velciet meitenes, velciet lūdzu zābaks uz īstiem papēžiem, nevalkājiet šauriem purngaliem, augstiem spiciem papēžiem, Rīgas bruģi, nelauziet sev ārā potītes, nemocieties, nesaldējiet kāju pirkstus. Esiet praktiski. Pasaulē nevajag iespringt. Nevajag, ja jums ir regulāras attiecības, šādā izmocītā veidā, es tikko draugos izlasījums tā nosmējos, kad meitene vēl košu kleitu tādēļ, lai viņu pamanītu uz ielas. Ticiet man, ja puisis uzvilkt košu kleitu uz ielas, arī viņu pamanītu. Ja? Tas nav iemesls, kāpēc jūs pamana. Jūs pamana tāpēc, ka jūs esat personības. Netaisaties par ākstiem, nemociet sevi. Jūs pamanīs tāpat, ja jūs būsiet tā vērts. Tā Pareizi. Ejiet uz bibliotēku, lasiet Tāda grāmatas. atbilde, paldies. Tā ir. Tu esi gatava? Redz, ir gatava. Ak, Dievs, cik tu esi smuka! Lūdzu, krāsas. Nike, rozā soma, tā kā teici, zemās kurpes. Man ir atbilstošs zeķīšs, kā jāsievēroja. Jā, tas ir kaut kas crazy, kaut kas stulbs, bet tas ir Agnes stilā. Uzliec to krāgu uz tās cepures, tā kā tu vari apsēsties. Ļoti skaisti. Ļoti skaists džempers. Pastieties, tas kā ir no Montona. Ja mums nav cepurīte aizmirsusies mājās, tad mēs varam šādi izdarīt. Jā. Vēl tā. Elita, tu esi krietni pastrādājis, un paldies arī, protams, no G-Star, Oasis, Nikes, vienkārši burvīgi. Mīļie cilvēki, ir tāda lieta, kad tu man pastāsti labāk, kā tu jūties, jo viena lieta, es stāstu. Vēl turpinot atbildēt Elitai. Šitas ir ļoti skaists, manuprāt, ikdiena ļoti silti, atbilstoši sezonai, viss ir forši, viss skaisti, eleganti, ļoti skaisti. Paldies, Elita. Tas tev patīk. Paldies, jā, ļoti skaisti. Starp citu, mana aura ir dzeltenā krāsā, oranžs nav tālu. Ak, Dievs, mums arī ir paranormāls raidījums. Es domāju, ka mums atlikuši vēl 5 minūtes, nepilnas 5 minūtes. Jūs varat varbūt aizdiept līdz virtuvē un ieliet vēl tasīt kafijas un pabūt kopā šajās modes brokastīs. Neviens jau neliedz jums pacelties agrāk, atbraukt šeit uz burvīgo vīnu studiju un iemalkot kafiju kopā ar mums reizi mēnesī. Es ceru, ka tas ir tikai pagaidām. Bet tagad man pastāst vienu jautājumu, ko mēs neesam noskaidrojuši. Kas veido tavu garderobi, kā tu viņu izvēlies un cik tu esi spontāna? Pārsvarā manā garderobē ir lietas, kas pie manīm ir nonākušas netīšām, un atzīšos godīgi, man ļoti nepatīk iepirkties. Man tiešām nepatīk iepirkties. Kam patīk? Tu zini, kad kaut ko patīk, manuprāt. Ja tikai ir par ko pirkt. Nē, tas sarežģīti par tiem veikaliem, ar kuram patīk. Domā, ka stilists darbs baigi vieglais. Staigā pa veikaliem, tur jābūt baigai fiziskai sagatavotībai. Tas nav viegli. Es domāju, ka vienā reizē šito visu atnest. Nē, tur jāiejūtās. Man ir aizdoms, ka es tomēr vēl uzdošu, ja jau cilvēki ir piecēlušies tik agri, atnākuši brokastos kopā ar mums jautājumu. Un te ir meitene, jūs izskatāties, kā bija tas Ridiks, jauna Ridika draudzene. Tāda ļoti stilīga meitene. Tev ir jautājums? Jā, ļoti īsi. Kā var tikt pie tādām zeķebiksēm, kā viņas var uztaisīt? Šis arī ir interesants stāsts. Atbildot uz Dāvida jautājumu, turpināt atbildēt uz Dāvida jautājumu. Tātad zeķebiks tapa momentā, kad mēs pagājušajā gadā izdevām mūsu debijas albumu. Un mūsu debijas albuma laikā tātad uzvilku šīs zeķebiks, un mana draudzene kolēģi Agnes Nerņīcka ar otiņu man uzzīmē virsū. Uz kājas? Jā, te ir rakstīts TP, jā. Te ir kaut kur Made in Triana. Viņa apakšā uz kājām tieši tāds pats zīmējums. Kad cauri zeķebiksēm zīmēt, viņš tur pēc tam palika, jā, palika. Palika, bet es mazgājos pēc mēneša. Tā par krāsu. Krāsa ir auduma krāsa, bet es domāju, ka katrs vienkārši var būt kreatīvs un pats sevi izzīmēt, kā jūs vēlaties, jo nav jau robežu.
tāds var nopirkt te saimniecības preču veikalā, baloniņi. Tieši tā. Es domāju, ka uz mani skatoties ir redzams, ka man robeža arī nav. Jā, ļoti skaisti uz seistas. Interesanti. Jā, es no darba. Jā, ideāli. Super. Bet tie, kas vēlās sekot līdzi tam, kas notiek Trijānas parkā, jūs esat aicināti pievienoties trijansparks.lv. Jā, Dāvid? Arī draugos ir Agnese. Draugos, Facebookā, un es varu pateikt to, ka nākošais nedēļ mēs izdosim savu skaisto videoklipu. Skaists videoklips, jā, melnbalts. Interesanti. Tu esi strādājis svaigos vidos visu vasaras sezonu. Un jā, un pavisam drīz mums būs arī tāds neliels albumiņš iznācis, tā kā pavasarī mēs esam pastrādājuši, parosījušies, un tad, kad mums kaut kas būs tāds jau taustāms gatavs, tad es noteikti jūs uzaicināšu ciemos. Nu labi. Ja? Klausies, tāpat vien jau pie mums nenāk. Tāpat nenāk, un te ir tāda ļoti smaga dāvana karta no veikala Monton. Tev, Agnese, tev tieši piestāvēs Monton dāvana karta. Zaļā krāsa arī nav tālu no manas un es skatos, ka mums ir vēl viens, mums ir atlikuši tikai nepilns 2 minūtes, ātri jautājums, ātri atbild, un mēs gribu pateikt arī paldies par atmosfēru, un gribu jautāt. Mēs aprunājamies, kas tad valkat, bet kas tad būtu pilnīgi nepieņemams gan ikdienā, gan uz skatuves? Kā jūs minēju, manuprāt, nevajadzētu sekot līdzi tam, ko jums rāda pa televizoru, ko jums kāds tur skaidro, vai klases biedri saka, ka stilīgi ir darīt to un darīt šito. Domājiet ar savu galvu, dariet visu tā, lai jums būtu ērti, lai jums būtu silts, lai jūs justos komfortabli paši ar sevi, ja jūtos komfortabli šādā spilgtā, skaistā mētelī, ja, tad viss ir kārtībā. Un nav jēgas sekot kaut kādiem trendiem un čekot, kas tur ir rakstīts žurnālā. Tam nav pilnīgi kāds jēgas, tāpēc es uzskatu, ka tas nav jādara. Bišķīt jau jādara, tomēr bišķīt jāpaskatās. Nu, mazliet. Jāpaskatās un jāpaņem tas, kas tev ir svarīgs. Tieši tā. Meitenes un zēni un, protams, lieliskais skatītāji mūsu internetā. Paldies, es domāju, paldies, ka bijāt ar mums burvīgās sestdienas rītā, skatoties modas brokastis. Es varu izdarīt šitā. Un viņa var izdarīt tā. Es varu pazust. Un, ja kāds grib redzēt šo radījumu vēlreiz, droši iet www.mode.galerīcentrs.lv. Nāciet skatieties jaunās kolekcijas šeit uz vietas Galerija centrs. Un paldies, protams, Vīna studijā par mājīgām telpām. Paldies tiešām. Jā, un tiekamies jau. Paldies, Ilda, paldies, Dāvid. Paldies tev.